Pastāst, varbūt šajā pasākumā ir tikai šaušanas, tā vairāk un tādas ļoti liels tādas aktivitātes it kā nav, bet varbūt kaut kāda odziņa šajā pasākumā. Jā, visi mednieki ir aicināti testēt lielisko auto, spēcīgo auto Toyota Hilux, ar ko jebkurš var braukt izmēģinājumu braucienos, kā arī vakar pusē būs lieliski kūpinājumi no abas un iespēja laimēt lielo grilu no abas, tā kā ir ko darīt visas dienas garumā, ne tikai šaut. Tātad tie, kas šeit atbrauc šodien, pirmkārt iegūja ļoti labu laiku, otrkārt iegūja iespēju notestēt spēcīgo Hilux. Oļek, pastāst, ko medniekam dod šāda mašīna? Šita mašīna ir ļoti stipra, izturīga. Ja salīdzinot ar apģērbu, var pateikt, ka tā ir nenovalkama principā. Viņa kalpo ilgi, ļoti labi sevi jūtos bezceļos, dubļos, purvos. Liels bagāžnieks medniekiem var noderēt. Un tāpat pilsētājos viņi var izmantot to mašīnu tāpat labi, jo diezgan manevrīga, ekonomiska 90 litri patēriņš. Bet galvenokārt Hiluxu izvēlās mednieki, lauksaimnieki, cilvēki, kam vajag, lai mašīna var izturēt lielu slodzi. Tāda interesanta pārnesuma kārta ir automāts un ir vēl viens kloķītis, varbūt pastāst. Jā, tas ir pazemināta karba, pazemināta pakape. Tā ir manuālā, ja? Šitais ir automāts principā, ja? Bet īpaši grūtus ceļa apstākļos jūs varat ieslēgt to pazemināto ar pilnu piedziņu un droši braukt gandrīz jebkura ceļa vai kalna. Un piedziņa ir pilnībā uz visiem ritiņiem un viņa ir sabluķēta, ja? Jā, šeit jūs varat braukt tikai ar pakaļpiedziņu, ja gribat pilsētas apstākļos, lai taupīt degvielu. Grūtos apstākļos varat ieslēgt uzreiz pilnu piedziņu un pat pazeminātu. Nu, kāda ir kravnesība? Hiluxam ir 750 kilo bagāžnika tilpums, ja, kravnesība. Nu, principā, tad divas tādas kārtīgas aļņas un kādu psūciņu mierīgi ieliekam un... Es neesmu mednieks, bet ticu jums varbūt, ka jā. Un kāds ir patēriņš? Reāli pilsēta var dabūt 9 video. Uz trases 8. Priekš tik liels mašīnas 9 litri, tas ir labi. Jā.